Astainās YouTube zvaigznes trešdienas rīts. Ņau! Šajā agrajā rīta stundā, mani mīļie, lojāli un neguļošie sekotāji. Kopā ar jums esmu es, jūsu pieticīgais kalps, saules enerģijas un jaunu ideju pārpilnējs bloger kaķis Škats. Ir gandrīz 3:00 trešdienas rītā, un es esmu izķeprojies ārā no savas mīkstās, siltās tēta un mammas gultas dūnu segas tikai un vienīgi jūsu dēļ. Mani mīļie, lojāli un negulošie draugi otru pus ekrānam. Tikai un vienīgi tādēļ, lai iepriecinātu jūs ar svaigu, karsti kūpošu video, tiklīdz apsēdīsties pie brokastu galda. Un uzreiz kā ierasts sāksim ar laikapstākļiem un mikroklimatu mājās. Ārā vēl ir samērā tumšs, bet gaisā jūtama lietus smarža, ko pa atvērtu logas spraugu istabā iepūta vējš. Kaut kur līst vai ir nolīs, tomēr cik laternu gaismā var redzēt, asfalts pie mājām ir sauss. Rakstiet komentos, kā jums šķiet, līst vai nelīst. Jā, tāds ir jautājums. Bet sinoptiķi sola siltu un mākoņainu saulainu dieniņu ar īsiem lietus periodiem. Tāpēc labāk savos portfeļos un mugursomās ieriktējiet viegli salvakam lietus sardziņu, var gadīties, ka noder. Nu, pat pamodās arī pirmie mikrorajona rīta putni, lielās kājas un sākas tradicionālā nemelodiskā kakafonija. Gaiss dzīvoklī ir svaigs un cestrs, jo mamma, kā jau allaž, atstājusi virtuves logu vaļā uz visu nakti. Mīmīdus ar rokām un kājām apskāvus savu dūnu segu, MJs guļ taisns kā zaldāts, degunu gaisā izslēs un vaļā muti, bet Kiki rāmi čučus kreisās auss savā bērnu gultiņā ar peli Larisu rokā. Rīta putnu klaigas nevienu neuzmodina, lai gan dzirdu, ka mamma jau nemierīgi grozās blakus ritmiski krācošiem tētim. Mīļie, lojālie, negulošie, uzmanību, tūlīt sāksies! Atzīmējiet savā lifehacku piezīmju grāmatiņā 2 ārkārtīgi iedarbīgus veidus, kā viegli un ātri pamodināt mammu. Pirmo veidu es šodien neizmantošu, jo tam ir nepieciešams noteikts izlaisīto spalvu daudzums vēdrā, un šobrīd tas daudzums nav pietiekams. To es saucu par modinātāju signālu. Mamma iemācījusies izlekt ārā no gultas jau pēc otrā nekās tik ātri nepamodina kā vemjoša kaķa skaņa. Lielākoties ikdienā izmantoju otro modināšanas veidu. Tam ir nepieciešama lielāka pacietība un atmošanās no miega parasti norit lēnāk. Un tam esmu devis daudz patīkamāku nosaukumu skrap. Uzmanīgi vērojiet, kā es to daru. Izvelku no ķepus pilventiņiem apšņikātos nadziņas un lēni nobraucu ar tiem gar skāpi, sienu, spoguli vai jebkuru citu virsmu, kas atrodas tuvumā mammas gultai. Šodien pietiek ar 4 reizēm, lai izdabūtu viņu ārā no gultas. Kolosāli, mīksti nobraucu ar savu pūkaino sāniņu un asti mammai gar kājām, lai minimizētu saērcinājumu, ko rada atmošanās no skrap modinātājs signāla. Cik mīļi izskatās mamma ar tām šaurajām acu spraudziņām un rūpju rievu starp uzacīm, vai ne? Bet tagad būs neliels pārtraukums, mani mīļie, lojālie un arī negulošie draugi. Man ir nepieciešams ātri iztukšot to sausās barības bļodiņu, jo tā vajag, un punkts. Ko te daudz runāt? Ņom. Esmu atpakaļ, mani mīļie, un man ir lieliskas ziņas. Tētis arī ir augšā. Šķiet, ka to būs uzmodinājusi daļa saercinātā mamma, ņemoties ar manām ūdens un barības bļodiņām un kraukšķošās kaķu barības skaņu. Šļūgdamā ar savām zaļajām čībiņām pa parket laminātu, mamma dodas uz kafijas automāta pusī. Tūdaļ būs jūtama svaigi maltas kafijas smarža, bet to jūs, mani lojāli negulošie mīlulīši, nejutīsiet. Tā ka būs vien jātic man uz vārda. Bet mēs sekosim tētim, kurš acis berzēdams dodas uz savu kabinetu. Fū, paspēja iespraukties. Tētis smagi nosēžas uz poda un sastingst izmisuša domātāju pozā. Elkoņi iespiežas augstilbos, bet spēcīgās plaukstas nosedz lielāko daļu miegainās sejas. Tā viņš tur sēž, kamēr es ieriktēju telefonu kameru uz savas toaletes vāka. Pacietība, tikai pacietība, mani mīļie, negulošie, lojālie sekotāji. Tūdaļ jūs redzēsiet, kā es pātrināšu ikrīta rituālu. Tas ir lifehacks gādīgajiem mājas mīluļiem, kāds es bez šaubām esmu. Skatītāji YouTube vēro, kā kaķis pieceļas uz pakaļajām ķepām, ar priekšķepām aptver cilvēka galvas matēno daļu un sāk rūpīgi laizīt matus. Cilvēks uz poda satrūkstas un uzlec augšā. Apakšbikses
Neviena neaizkavētas tūdaļ pat noslīd līdz potītēm. Skatītāji, kuriem vēl diezgan ilgi līdz 18, ar plaukstām aizsedz acis un nevar redzēt turpmāk notiekošo. Pārējie arī nespēja ilgstoši vērot negaidīto skatu, jo plikais vīrietis pamana pret sevi vērstu telefona ekrānu uz kaķa toltes vāka. Nākamajā mirklī skatītāji redz, kā bildīte ekrānā strauji mainās, bez konkrēta fokusa parādot sienu, grīdu, griestus, uz mirkli ekrāna stūrī uzpleksnī pūkainās astes gals un dzirdams, kā pasmaks objekts strauji attālinās. Tuguduk, tuguduk, tuguduk. Vairākas minūtes ekrānā redzami vien pienaini balti griesti un dzirdamas neskaidras skaņas. Pēkšņi no kreisā ekrāna stūra izpeld pūkaina ķepa. Un jau pēc īsa mirkļa atkal redzams tas pats asteinais youtuberis. Kad tas atsāk komunikāciju ar saviem skatītājiem, dzirdams, ka kaķis ir stipri aizelsies. Mani lojāli mīļie, nu jūs redzat, cik stresēns ir šis nepateicīgais darbs, esmu, mirklīti, ok, esmu atguvis runas spēju pēc negaidītā maratona. Šodienas filmēšanu mēs laikam nobeigsim, tīšu makšķeri, kamēr vēl neesmu dabūjis pa mizu, teicis joprojām neomā. Spied laiku un komentāros rakstiet, kādas ir jūs domas par šī video negaidīto nobeigumu. Un ziniet, ja šīs nedēļas laikā video savāks 1000 laikus, tad es iepriecināšu jūs ar vienu fantastisku video, kurā būs redzama cilvēku reakcija uz mammas gatavotiem mēdieniem, kuriem es pievienošu slepenu ingredientu. Kāreiz mamma uzsākusi brokastu gatavošanu. Ko teiksiet par spalvainu omleti?